Saku sveiki, labdien! Laipni lūgti mūsējā online konferencē. Mēs tā ilgu laiku domājām, kādā formātā to visu darīt, vai taisīt ar filmēšanu, vai taisīt ar kamerām un ar vispārējo. Beigās mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs izmantosim Google tās tehnikas, Google tehnoloģijas un laidīsim visu Google Hangoutā. Tāpēc jūs tagad varat redzēt iekš YouTube, pilnīgi viss, kas notiekās. Un tad līdz ar to tas mans uzdevums pirmajās 15 minūtēs jums pastāstīt, kas tad ir tādā mūsu dienas plānā un ko mēs vispār plānojam darīt. Tātad pirmkārtām ir tas, ka mēs, kā GoAffiliate, mēs uzskatām, ka viena no svarīgākajām lietām, ko mēs varam darīt, ir dalīties ar informāciju un apmācīt partners. Jo lieliski ir parādījies to, ka ir komunikācija tādā pašās, kad ir bijušas telekomunikācijas jomās, kad ir bijuši tāpatās par tiem finansēm un ātriem kredītiem, tad cilvēki to informāciju uzsūta, un līdz ar to tā niša, tas partneru mārketings ļoti strauji attīstās. Ja mēs paskatāmies šobrīd salīdzinoši Latviju ar tādām valstīm kā Lietuva, Igaunija un pilnīgi ar Poliju, tad es teikšu, ka ļoti daudz nišas, ļoti daudz industrijas tieši Latvijā ir daudz labāk attīstīts tās pašas salīdzināšanas tabulas, tie paši ātrie kredīti. Mēs reklamējamies uz tiem pašiem, tajā pašā atbordā, sociālajos tīklos, galvenokārt arī draugiem LV. Bet galvenā doma ir tas, ka patīk domāt, ka mēs esam labāk, straujāk attīstījušies. Katrā gadījumā noteikti kvalitatīvāk nekā, teiksim, partneri, kas strādā Lietuvā un Polijā. Līdz ar to tas mūsu mērķis ir vismaz vienreiz gadā, arī šādā online versijā visiem pastāstīt kaut kādas jaunas foršas lietas. Šeit ir arī, kas ļoti svarīgi ir jāsaprot, ka jums ir noteikti kaut kādi mērķi un kaut kādas intereses. Līdz ar to jums ir jebkādi jautājumi, tad, principā, e-pastā vajadzētu visam būt. Tur ir hashtags par to, kādā veidā Twitterī to var visu ielikt iekšā. Tāpat šim video apakšā komentāros var likt iekšā. Mēs viņus noteikti apkoposim un pēc katras prezentācijas arī mēģināsim atbildēt, jo pats galvenais ir tiešām iesaistīties, dalīties, uzdotos jautājumus, jo tikai tādā veidā mēs vispār saprotam, kādu informāciju jūs gribat saņemt. Tā ir viena no lietām par jautājumiem, kas ir jāsaprot tehniski. Vēl ir svarīgi saprast, ka, kad kaut kas pārtrūkst, piemēram, video pārtrūkst, tad droši uzreiz palieciet šeit pat, vai arī vienkārši atveriet vaļā šī Gmail YouTube kanālu, un tad droši skatieties tālāk. Gan jau mēs atgriezīsimies vai no šī paša kanāla, vai no arī izveidojot jaunu. Tā galvenā doma ir, mums tomēr ir jāskatās, kā tas Google Hangout strādā, kad tiešām 6, 7 un varbūt 8 stundas pēc kārtas, kad ir kaut kas pārraidīts. Kas vēl ir? Izmantojot vēl tās dažas minūtes, kas man ir ievadām atlikuši, pirms mums tālāk nāks Rinalds stāstīt. Es vispusē varu pastāstīt par tām tendencēm, kas ir tas, ko es redzu par to, kas attīstās. Šobrīd ir izveidojusies tā, ka ir pāris nišas, kurš strādā ļoti labi. Tās ir tās pašas telekomunikācijas, kuras, diemžēl, ir tādā pagrimumā. Tāpēc, kad nenāk aktīvi klāt varbūt tie jaunie tirgus spēlētāji, bet tajā pašā brīdī ir ļoti labi vēl joprojām strādāt tie paši ātrie kredīti. Bet cits joms, kurām arī vajadzētu strādāt, ir, piemēram, pasaulē, kas ir populāri, ir tā paša apdrošināšana, ir arī tā paša mazumtirdzniecība. Un tajās jomās redzam, ka Latvijā ir, maigi izsakoties, ļoti minimāls vai ļoti mazs vienkārši tā visa aktivitāte. Un līdz ar to ir tās baigais rops. Un tad, līdz ar to, ja mēs skatāmies uz to affiliate marketingu kā tādu Latvijā, tad ir divi varianti. Viens variants ir tāds, ka mēs attīstam jaunās nišas. Mans iepriekš minētās, vai tā ir mazumtirdzniecība, vai tā ir tā pati apdrošināšana. Vai ir otrs variants, kad mēs ar savām zināšanām varam iet arī uz ārzemēm. Es arī sīkāk pastāstīšu, tad, kad būs par outsourcēšanu, par mūsu pieredzi, kā mēs strādājam un strādāsim citās valstīs, ko mēs esam izdarījuši, kādas problēmas tieši par outsourcēšanu, jo
Lietuvā projektu jau var uztaisīt elementāri. Ja jums ir tehniskais risinājums par to pašu autokredītu salīdzināšanu, tad patiesībā nav problēmas, ja kurā brīdī var ņemt un uztaisīt tā, lai to tehnisko projektu lietuviešu valodā uzliktu Lietuvā. Tā ir tāda lieta, kas ir svarīgi skatīties tieši par tām tendencēm. Kas mums vēl ir, teiksim, par tām jaunām lietām? Ja mēs paskatāmies uz to pašu GoAffiliate, tad varam teikt, ka viss ļoti strauji attīstās. Mēs arī pašā iekšienē, kas varbūt jums tik daudz neskar, ir visādas izmaiņas, teiksim, mēs mēģinām sakārtot procesu, mēģinām sakārtot sistēmu, lai viss notiktos pēc iespējas gludāk un viss notiktos pēc iespējas ar mazākām aizķeršanām. Ir tādas lietas, ko jūs arī neredzat, kad ir krāpšanās mēģinājumi un ir arī visādi tie negodīgie afiliēti, ar tiem cīnamies. Esam ļoti daudz dažādas, teiksim, tās nišas, paņēmuši klāt arī daudz varbūt tās partneru programmas, kur tā aktivitāte ir mazāk nekā tenīs ātros kredītos. Bet šobrīd tas interesantākais ir, ka mēs arī ejam starptautisku un ir jau angļu valodā daudz tās kampaņas, un mums šobrīd ir Brīnās tepat man var pašapsēt, mums ir iSmoke šobrīd, ja? Ir jau, kas ir starptautiski, mums ir vēl par autonomu šobrīd top tehniskais risinājums, un mums vēl kaut kas ir starptautisks. Medicīnas turisms. Jā, medicīna turisms, tas, kas mums varētu būt, kas attīstās. Un līdz ar to tad tā patiesībā ir tāda interesanta lieta, jo tagad šī gada laikā mēs esam pastrādājuši ar to pašu Poliju, mēs esam iekšā vismaz 20-30 citos afiliētu tīklos, kas ir tādā pašā Anglijā, ASV, Kanādā, arī starptautiski, kur ir iekšā arī zviedru, franču, vācu kampaņas. Un ir redzams pilnīgi tādas reģionālās tās attīstības. Un līdz ar to tagad, kad mēs sākam ar tām starptautiskajām kampaņām, tad man liekas, ka tas lielākais plus visiem tiem partneriem, kas arī tiem, kas šeit skatās, tas lielākais plus ir tāds, ka mēs jau dalīsimies ar to informāciju, mēs jau arī rādīsim, kādā veidā var nopelnīt naudu arī pašām Polijā, Vācijā, Dānijā vai Anglijā vai vēl kaut kur. Un līdz ar to šobrīd mums varbūt nav tik daudz tās kampaņas, lai mēs, teiksim, uz to tā šausmīgi orientētos, bet es domāju, pēc gada viennozīmīgi, ka mēs skatīsimies tajā virzienā, lai jums parādītu pēc iespējas kvalitatīvāku informāciju par to, kā attīstīt vienā vai otrā tirgu. Piemēram, šobrīd ir tā, ka es gribētu solīt, ka tas varētu būt mēnešu, 2 mēnešu laikā, kad mūsu pašu GoAffiliate tīklā varētu būt pa 3 līdz 5 kampaņām Lietuvā un pa 3 līdz 5 kampaņām Polijā. Līdz ar to mēs ļoti skaidri un ļoti kvalitatīvi uzreiz varam pastāstīt, kādā veidā tur uztaisīt tās tabulas un vispārējo kā pārnest. Un to viennozīmīgi, ka varēs arī izmantot. Bet tajā brīdī jau tad, bet mēs to gribam darīt tajā brīdī, kad mēs tiešām esam tam gatavi, kad mums ir tās afiliētu kampaņas. Ja mums būs par to pašu autonomu, ja mums būs arī par tiem pašiem elektroniskajiem cigaretēm un visiem pārējām, kas mums ir tās starptautiskās kampaņas, kur tas varētu notikties angļu valodā vai arī kādās citās valodās. Viennozīmīgi mēs arī taisīsim kaut kādu savējo projektu, testa režīmā, tērēsim naudu, iespējams kaut ko zaudēsim, iespējams kaut ko nopelnīsim, bet tā galvenā doma ir tāda, ka iegūt to informāciju, jo ja mēs izdalīsim to informāciju tālāk arī jums, tad mums ir, protams, tā viena vai otra garantija, ka jūs strādājat ar tiem mūsu produktiem un esat mums uzticami, un līdz ar to mēs varam jums šo visu parādīt un šo visu, teiksim, apmācīt. Tā kā tas ir tā, ja mēs tā skatāmies globāli. Pats galvenais ir tas, ka tieši, ņemot vērā, ka šī ir tā GoPro sesija, lielākā daļa no jums, kas skatās, drīzāk ir tie mūsu top partneri, kuri arī strādā vai arī kur vēlas strādāt profesionāli. Vienkārši tas pats galvenais ir, lai jūs tāda arī pat palikt. Mēs viennozīmīgi novērtējam, mēs ar tiem skaitļiem fonā skatāmies un vērtējam jūs un ceram, ka jūs arī vērtējat mūs un ceram, ka tās vērtējums ir pozitīvs. Uz tās nozes arī beigšu gudru.